Sveiki, Latvia! I love you, Latvia! Septiņi piekdienas vakarā esiet sveicināti TV3 ziņu laikā. Par dienas norisēm jums stāstīs Agnes Vārpiņa un Arnis Krauzes pirms dažas ziņas īsumā. NATO ģenerālsekretārs Rasmusens aicina Krieviju distancēties no Žirinovska draudiem okupēt Baltijas valstis. Saeima gatavo izmaiņas māju pārvaldīšanas likumā, ir bažas, ka komunālie maksājumi kļūs dārgāki. Valdība sāks cīņu ar neadresētiem reklāmas sūtījumiem, tos apkaros ieviešot jaunu nodokli. Rīgā uzdarbojusies profesionāla ārvalstu krāpnieku banda, policija izdodas viņus aizturēt. Sanktpēterburgā notikušajā pasaules ietekmīgāko valstu līderu sanāksmē nav izdevies rast vienprātību Sīrijas jautājumā. ASV prezidents Obama un Krievijas prezidents Putins joprojām ir pretējos uzskatos par nepieciešamību Sīriju sodīt militāri. Vēl vairāk, Putins šodien Sanktpēterburgā paziņoja, ja pret Sīriju tiks uzsākts karš, Krievija prezidentam Asadam palīdzēs. Viņš arī atzina, ka Krievija jau tagad piegādājot Sīrijas valdībai bruņojumu. G20 samitā Sanktpēterburgā oficiālajās sarunās pasaules lielvalstu līderi tomēr spēja atlikt malā jautājumu, vai ar militāru uzbrukumu Sīrijai sodīt tās līderi Bašar al-Assad režīmu par uzbrukumu civiliedzīvotājiem ar ķīmiskajiem ieročiem un koncentrēties uz joprojām lielajām globālās ekonomikas problēmām. Šobrīd pašas akūtākās pasaules ekonomikas problēmas ir atrisināts vai vismaz tiek kontrolētas, taču skaidrs, ka mēs nedrīkstam atslābt. Pats galvenais uzdevums ir atgriezties pie izaugsmes. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai arī izdevies līderus iepazīstināt ar jauno starpvalstu banku datu apmaiņas sistēmas plānu, kas ļaus samazināt iespēju lielajiem uzņēmumiem izvairīties no nodokļiem. Aktīva Sīrijas jautājuma apspriešana pēc Vladimira Putina ierosinājuma sākās tikai oficiālajās vakariņās, kamēr ASV prezidentam Barackam Obamam izdevās iegūt Turcijas, Kanādas, Francijas un Lielbritānijas atbalstu militārajam uzbrukumam. Lielākā daļa valstu, tostarp ANO drošības padomē ārkārtīgi ietekmīgā Krievija, joprojām ir pret to. Pēc līderu vakariņām mazāk ietekmīgie valstu pārstāvji publiskajā telpā neskopojās ar savstarpējiem pārmetumiem. Pat tad, kad tiek pārkāpti starptautiskie likumi par ķīmisko ieroču lietošanu, Krievija turpina bloķēt ANO drošības padomes lēmumus un traucē tai pildīt savus pienākumus pret starptautisko sabiedrību. Šobrīd visi neskapēc koncentrējas uz to, kā ASV kongress nobalsos par uzbrukumu Sīrijai. Es gribu pateikt, ko citu. Lai kādā veidā kongresā tiktu savākts balsis par uzbrukumu Sīrijai, šis lēmums jebkurā gadījumā būtu absolūti pretlikumīgs. To, ka Sīrijas režīms tiešām izmantojas zarīnu gāzi pret civiliedzīvotājiem, bez ASV apstiprinājusi arī Lielbritānija. ANO izmeklēšanas rezultāti vēl tiek gaidīti. Jāpiebilst, ka organizācija paziņojas, ka tai nepieciešami 3,3 miljārdi ASV dolāru, lai aprūpētu Sīrijas bēgļus. G20 samitā atsevišķas valstis daļu naudas jau piešķīrušas. Dāvs Altnieks, TV3 ziņas. Latvijas ārlietu ministrija šodien nosodījusi Krievijas politiķu Vladimiru Žirinovska izteikumus par Baltijas valstu okupāciju un aicina Maskavas amatpersonas publiski norobežoties no viņa draudiem uzbrukt Baltijas valstīm. Asi šos izteikumus nosodījis arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fogh Rasmussens. Viņa prāt tie nav pieņemami un uz Žirinovska teikto nepieciešama nopietna atbilde. Dažu nedēļu laikā no Krievijas jau otro reizi dzirdam izteikumu par nepieciešamību okupēt Baltijas valsts, ja ASV izšķirsies par militāru uzbrukumu Sīrijai. Šoreiz draudētājs ir krietni ietekmīgāk un zināmāka persona salīdzinot ar necilo kaimiņu valstu politologu Mihailu Aleksandrovu. Asi Baltijas valstu atbalsta ASV Sīrijas jautājumā komentējis Krievijas domas deputāts Vladimirs Žirinovskis. Когда вот такие шавки тявкают в мировом процессе, потом их оккупируют. А потом будут орать, почему нас оккупировали. Обязательно вся Прибалтика будет оккупирована. Или вся будет уничтожена. Ибо там стоят ракеты 5 минут подлета до Москвы.
Intervijā Žirinovskis Baltijas valsts prezidents nekautrēs dēvēt par idiotiem, bet Latvijas valsts galvu par dūdojošu pūdeli, kurš pretēji skandināvu kolēģiem nemākot paklusēt. Žirinovski izteikums nosodīs NATO ģenerālsekretārs Andris Foks Rasmusens. Viesojoties Viļņā, viņš pieprasīs Kremlim no tiem norobežoties. Patiesībā būtu ļoti viegli noraidīt šādus paziņojumus kā absurdus. Tomēr es uzskatu, ka tiem nepieciešama nopietna atbilde, jo tie ir pilnīgi nepieņemami. Es arī gribētu, lai Krievijas valdība paziņo, ka tā neatbalsta šādus izteikumus. Pagaidām Kremla Žirinovska izlaicienu nav komentējis, tikmēr Latvijas politiķi un eksperti atšķirīgi vērtē, kāpēc tie izteikti. Ārlietu komisijas deputāts Atis Lēņš uzskata, ka tie nav nejauši. Žirinovskis klausot Kremļa saimniekiem un spēlē tādu kā sliktā policista lomu iepretim Kremļa maigās varas īstenotājiem. Nav nejaušība, ka kritika izskan uzreiz pēc Baltijas valsts prezidenta vizītes Vašingtonā. Krievija izmanto to pīrāgu un pātaga spēli. Jā, maigā vara viss būs ļoti jauka, mēs jums atvērsim tirgus un jūs būsiet bagāti. Tā, param, pirms 39. 40. gadā bija jāparam tas pats, jā. Bet tādā pašā laikā, lai iebiedētu, ir arī tā pātāk. Pagaidām mēs esam stipri un parādīsim. Tikmēr politologs Ivars Ieps nepiekrīt, ka Žirinovskis būtu Kremļa krauklis, kas izkliegtu Krievijas ārlietu resoru noklusētās domas. Krievijā Žirinovskungu politikā nopietni neviens neuztver arī viņa izteikumus šādos kontekstos. Nē, mēs no viņa esam dzirdējuši pietiekoši daudz visādas riebeklības. Viņš tur ir aicinājis publiski bombardēt Tbilisi. Viņš ir teicis, ka Krievijas skolniekiem ir angļu valodas vietā jāmācās izjaukt un salikt Kalašņikovu automātu. Izsakot, viņam tas repertuārs ir pietiekoši labi pazīstams, bet ir, protams, ka viņš spēlē uz Krievijas sabiedrībā kopumā, nevis netik daudz elitē, cik plašā sabiedrībā ļoti populāru antiamerikānismu. Un šajā gadījumā jau ir runa netik daudz varbūt par Baltijas valstīm, cik par to šausmīgo vēlēšanos kaut kādā veidā ieriept Amerikai un parādīt, kāds slikts ir tēvots Sems. Tomēr Kremlim, kur mīt Žirinovska vadītās liberālās partijas projekta autori, nav izdevīgi viņu apklusināt, tāpēc līdzīgi izgājieni esot gaidām arī nākotnē. Jānis Eglīts, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Aizritējis pirmā mācību gada nedēļa, un tikai tagad izglītības ministrija sāk reaģēt uz daudzajām sūdzībām par mācību materiālu iegādi. Izglītības kvalitātes valsts dienas saņēmis 3 sūdzības un sola veikt pārunas ar skolu direktoriem, lai vecākiem neuzspiestu gādāt par burtnīcām. Ierēģi atzīst, ka vēl nepieciešams laiks, lai jauno sistēmu sakārtotu. Jaunais mācību gads jau pirmdien sākās ar pamatīgu skandālu. Daudziem vecākiem bija liels pārsteigums izdzirdot, ka skolas mācību burtnīcas kā likumā paredzēts par valsts naudu ir iepirkušas. Tomēr skolēni tajās nedrīkst ne rakstīt, ne arī nest uz mājām. Šodien mācību nedēļas beigās izglītības ministrija secina, ka viss tomēr īsti nav kārtībā. Pirmo reizi valsts pilnībā apmaksā visus mācību līdzekļus, kuriem vecākiem nav jāpērk pašiem. Bet tajā pašā laikā es arī aicinu ar noteiktu izpratni, tomēr paskatīt uz to, ka tie lēmumi tikai pieņemt ļoti, teiksim tā, ātrajā tempā. Ka likums stājas spēkā tikai pēc būtības trusceņi pirms kāda mēneša. Tas arī ir galvenais arguments, kur izmanto skolas. Nav bijis gana laika, lai pārmaiņām sagatavotos, tādēļ izglītības sistēmā ir hauss. Dažas skolas nodrošina bērniem visu kā likumā paredzēts, tikmēr citas mācību iestādes cenšas ietaupīt katru santīmu uz vecāku rēķinu. Tiesības sargu birojā saņemt vairāk 10 izmisušu vecāku telefonu zvanu. Tikmēr izglītības kvalitātes valsts dienestā tikai 3 rakstiskas sūdzības. Uz vienu no skolām, kas jau masu mēdījos ir izskanējis, tā ir Ikšķilas skola. Šodien arī dodas mūsu inspektors, lai izvērtētu šo situāciju. Un uz citām 2 skolām mēs dosimies nākamnedēļ, lai veiktu pārbaudi un objektīvi izvērtētu katru šo gadījumu. Ierēģu tempi ir krietni par lēnu. Daudz vecāki jau būs pakļaujušies skolas spiedienam un mīļā miera labad iztērējuši pārdesmit platus, lai neciest ne bērni, ne arī pašu nervi. Izglītības dienests skaidro, ka rīkojies tik operatīvi, cik varējis. Mēs reaģējam tikko tiek saņemta sūdzība. Tātad tiklīdz mēs saņemam šo sūdzību, nedēļas laikā mēs dodamies uz skolu veikt pārbaudi, izvērtēt visus dokumentus, izvērtēt skolas rīcības tiesiskumu atbilstošā situācijā. Nervu burtnīcas nav vienīgais vecāku un skolas strīdu iemesls. Tomēr pēc likuma vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina tikai individuāli mācību piedrumi. Kancelējas preces, apģērbs un apavas, sporta tērps, kā arī atsevišķi darbmācības un mākslas piedrumi, plastelīns, dzija, ādāmodats un tam līdzīgas lietas. Jānis Zvērs, Bindārs, TV3 ziņas.
Īspirms apkuras sezonas sākuma Saeimas deputāti gatavo izmaiņas dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Plānots visās Latvijas pašvaldībās ieviest tiešo norēķinu sistēmu. Proti par komunālajiem pakalpojumiem iedzīvotāji maksātu piegādātājiem, nevis nama apsaimniekotājiem vai citiem starpniekiem. Pret šo ieceri kategoriski iebilst daudzi komunālo pakalpojumu sniedzēji. Pārmaiņas radīšot papildu izmaksas un gala beigās patērētājiem būs jāmaksā vairāk. Pat labam Rīgā un daudz viet Latvijā komunālos maksājumus iedzīvotāji maksā nama apsaimniekotājam. Nereti ir gadījumi, kad apsaimniekotājs ar naudu pazūd un rezultātā cieš godprātīgais maksātājs. Rīgas siltums jau izsūtījis vairāk nekā 20 000 vēstuļu, lai informētu iedzīvotājus par siltumenerģijas piegādes parādiem konkrētiem namiem, kurus apsaimnieko privātās kompānijas. Uzņēmumā brīdina, ja apsaimniekotāji naudu nepārskaitīs, var tikt aizkavēta apkures sezonas sākšana. Sākumā reakcija bija ļoti negatīva. Arī šobrīd tāda ir daudziem, kas raksta atpakaļ, kāpēc jūs mums sūtiet, mums nav tiešais līgums un tā tālāk un tā tālāk. Bet mēs jau tikai informējam, kāds parāds ir teikt konkrētai dzīvojuma mājā, lai viņi griežās pie apsaimniekotāja, pārbauda, vai tiešām tas ir korekti samaksāt mums visi iekasētā nauda, vai ir arī kaut kāda cita situācija. Pat labam Saeimā aktualizēts jautājums par tiešās norēķinu sistēmas ieviešanu, proti par komunālajiem pakalpojumiem iedzīvotāji maksāt nevis starpniekam, bet gan pakalpojuma sniedzējiem. Ideja izraisījusi asu pretreakciju. Pakalpojuma sniedzēji uzsver, pārmaiņu ieviešana radīšot papildus izmaksas un rezultātā patērētājiem nāktos maksāt vairāk. Tas ir apmēram līdz 3 lati pa vienu rēķinu. Tas ir apmēram 120, varbūt vairāk lati uz dzīvokli gadā. Tas ir daudz. Jo katram no mums, kā komunāls sniedzējiem, tad jāizveido šī sistēma, jāparedz rēķina izrakstīšana, jāparedz rēķina apsaimniekošana, administrēšana, tāpat tas arī parāda piedziņa. Mums būs katru mēnesi neskaitāmiem tūkstošiem jāpārbauda reģistru, jāsaprot, kas ir šī dzīvokļa īpašnieks. Rīgas ūdens kompetencija atkārto, ja piegādas ūdeni ēkai. Mums pēc būtības nav būtiski, kas ir šīs ēkas īpašnieks. Saeimas atbildīgās komisijas izbraukuma sēdē Rīgas ūdens muzejā deputāti uzsvēra, ka daudz dzīvokļu namu iemītnieki varētu veidot biedrības, un tās būtu tiesīgas lemt, kāds norēķinu modelis būtu vispiemērotākais. Vai viņi uzņemas to atbildību, kas īsti notiek ar viņu īpašumu, kas notiek ar visiem šiem maksājumiem? Un kā es saku, nevis tikai teikt, jums tas jādara, bet motivēt, parādot, ka tas var būt daudz izdevīgāk, lētāk un tā. Jo ja tas nenotiek, tad īpašnieki, kas maksātāji, negribot arī maksā tiem nemaksātājiem. Tas viens atslēga jautājums, un man liekas, šitā kopējā sadarbība to varētu risināt. Mēģinot gatavot kādus jaunus nosacījumus, neiznīcināt tās prakses, kādas pilsētās ir, un nav tā, ka viss būtu absolūti negatīvi un ka viens vai otrs modelis būtu pilnībā labs vai slikts. Saeimas atbildīgās komisijas sēdē lēmumus par norēķinu kārtības maiņu vēl nepieņēma. Deputāti gaidīs komunālo pakalpojumu sniedzēju priekšlikumus par situācijas uzlabošanu. Guntis Meisters, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas. Policija atzīst, ka viņiem jācīnās nevien ar pašmāju krāpniekiem, bet gadās arī dzīt pēdas ārzemju garnaģiem. Parasti viņi aicina uz ielām satiktos cilvēkus dot naudu kādam cēlam mērķim, piemēram, lūgt ziedot bērniem ar īpašām vajadzībām. Kā atpazīt ārvalstu krāpniekus uz Latvijas ceļiem, stāsta Baija Brunce. Rīgas centra apkārtnē pēdējā laikā bieži sastopami vairāki rumāņu tautības pārstāvji. Uzrunājot garām gājējus, viņi lūdz ziedojumus it kā cēlam mērķim. Nauda esot nepieciešama, lai atvērtu centru bērniem ar īpašām vajadzībām. Uz papīra lapas potenciālajiem ziedotājiem jāuzrāda pasta indeks, pilsēta un naudas summa, kāda tiks ziedota. Bet kur jūs viņu liksiet? Kur viņa ir? Vīrietis, saprotot, ka pie solītās naudas summas netiks dodas tālāk. Savukārt šķietami jaunākais no naudas vācējiem apstaigā pa ceļam esošās iestādes. Antikvariāta darbinieks skaidro, ka šos ziedojumu lūdzējus neredz pirmo reizi. Viņiem nav nec dokumentu, ko uzrādīt, nec oficiālu papīru par iestādi, ka viņi lūdz ziedojumu. Es uzskatu, ka katram pašam jāizvēlas, vai uzticēties viņiem vai nē.
Uz izsaukumu likumsargi reaģē nekavējoties, jo abi minētie vīrieši jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā. Iedzīvotāji vairāk kārt ziņojuši par naudas izkrāpējiem un, kā apstiprina valsts policijas pārstāvis, cilvēki tik tiešām ir ziedojuši reālas naudas summas. Notiek izmeklēšana, ir uzsākts krimināla process. Personas ir aizstāts 264. pantu kārtībā, kur termiņš līdz 2 dienām, pēc kā mēs lemsim turpmāko viņu likteni. Un arī policija strādās, lai noskaidrot, vai ir šis noziegums apstiprinās vai neapstiprinās. Pēc 2 dienām iespējamie krāpnieki būs uz brīvām kājām, tāpēc policija aicina atsaukties visus, kuri nonākuši saskarsmē ar šiem vīriešiem un kuru paraksts redzams uz kādas no šīm lapām, jo pastāv ļoti liela iespēja, ka ziedotā nauda netiks izmantota cēliem mērķiem. Baiba Runce, Rolands Polītis, TV3 ziņas. Skandāls cietuma sistēmā. Tieslietu ministrija audita atklājusi, ka Rīgas centrāla cietuma administrācija negodīgi nodarbinājusi ieslodzītos. Līdz ar to pamatot izrādījušies vairāk Saeimas deputāta Kārļa Seržanta gada sākumā publiskotie fakti par nelikumībām soda izciešanas vietās. Vairāk stāsta Kristīna Žilde. Izveidojusies paradoxāla situācija. Par nelikumībām Rīgas centrāla cietumā nebūtu uzzināts, ja nenotiktu cita nelikumība, proti telefona lietošana taipus mūriem. Izrādās, cietuma apsarga šai cīņā ir visai bezspēcīgi, jo telefonus tur nogādā paslēptus leduskapjos, ēdienā, protēzēs un, ticiet vai nē, arī cilvēka ķermenī. Kāds ieslodzītais nelikumīgi ienesto telefonu izmantoja, lai sazinātos ar kādreizējo cietumu struktūru darbinieku, tagad Saeimas deputātu Kārli Seržantu. Riskējot par pārkāpumu tikt sodīts, viņš Seržantam sūdzējās, ka tiekot nodarbināts pāri likumā noteiktajām 4 stundām. Caur e-pastu pie manis arī vērsās, un būtībā kaut kādus tikai pēc pāris 3 e-pastiem viņš atzinās, ka viņš vispār ir ieslodzījumā. Jo vispirms viņš tā rakstīja, ka tur tā notiek un tā. Es jau īsti nesapratu, kas viņš ir. Seržants reaģēja vēršoties Tieslietu ministrijā, Knābu un ģenerālprokuratūrā, bet ieslodzīto tikmēr izskaitļoja un pārveda uz citu cietumu. Toreizējais ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvalds Puķīte seržantam pārmeta nepatiesības izplatīšanu un sava tēla spodrināšanu, turklāt vainoja seržantu nelikumīgu sakaru atbalstīšanā. Cietumnieku sūdzības, ka viņš ticis nodarbināts privātfirmas vajadzībām, bet par to nav saņēmis naudu, Puķīte noraidīja. Minētā persona, ieslodzītais, kurš ir metinātājs, pagājušo gadu ir saņēmis vidēji mēnesī 350 lati mēnesī par savu darbu, atrodoties ieslodzījuma vietā. Pagājis pusgads un Tieslietu ministrijas auditā secināts, ka ieslodzītajiem tomēr bijusi taisnība, vismaz daļā par nelikumīgu nodarbināšanu 2 līdz 3 mēnešu garumā. Puķīte atstādināts un viņa vietā stājusies Ilona Spūre. Pārkāpuma būtība ir kāda, ka šis konkrētais notiesātais esot nodarbināts un ar cietuma priekšnieku rīkojumu iesaistīts saimnieciskajā apkalpē uz pilnu slodzi. Paralēli tātad uz šiem te mēnešiem manis minētajiem tika iesaistīts arī darbos pie komersanta, tātad, bet saņemot darba samaksu. Un šeit nav pārkāpums īstenībā par darba samaksu, jo arī audits to konstatēja savā ziņojumā, ka darba stundas tika uzskaitīts un gan pie komersanta, gan saimnieciskā apkalpē viņš saņēma atbilstošu samaksu. Vai Puķīte pats zināja par ieslodzīto nodarbināšanu, nav pierādīts, taču Tieslietu ministrijas audits paliek pie versijas, ka cietumnieks naudu ir saņēmis, tikai firma, pie kuras viņš ticis nodarbināts, vispār nedrīkstēja algot ieslodzītos. Citā gadījumā konstatēts, ka ieslodzītie nelikumīgi izmantot centrāla cietuma palīgkorpusu demontēšanā un būvgružu izvešanā, šādi valstī radot 54 000 latu lielus zaudējumus. Pēc jaunās cietuma priekšnieces rīkojuma visās ieslodzījuma vietās tagad sāktas pārbaudes. Kristīna Žilde, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Nesen aizturētā Reizeknes laupītā Ralfa Tokaho lieta internetu vidē ir aizsējusi plašas diskusijas un arī dzēlīgus jokus. Plaši apspriests, kā viņam izdevās atņemt policistiem auto. Tāpat tiek izteikti minējumi, kas īsti ir ierocim līdzīgs priekšmets, kurš pēc policijas vārdiem bijis Tokaho rokās. Policisti gan skaidro, ka termins ierocim līdzīgs priekšmets ir juridiski pamatots un tā lietošanai ir svarīga nozīme arī tiesas procesā. Pēdējā laika Latvijas slavenāko noziedznieku Ralfu Tokaho policija pēc 1,5 nedēļu ilgas meklēšanas aizturēja trešdien. Noķert bēglu policistiem bija goda lieta.
Līdz šim neviens noziedznieks nebija tik nekaunīgi apspēlējis policists. Pēc likumsarga teiktā, ar ierocim līdzīgu priekšmetu, piedraudējis ceļu policijas ekipāžai un atņēmis mašīnu. Kamēr īstais noziedznieks bēguļoja, sociālā tīklā Twitter izveidos Tokaho viltus profils. Tajā parādījās ziņa, ka viņš maina ierocim līdzīgu priekšmetu pret ibumetīnām līdzīgām zālēm. Ironizēšana par šķietam neveiklo policijas frāzi ātri vien internetā kļuva populāra. Interneta komentāros tika smīgnāts par lācim līdzīgu dzīvnieku un mašīnai līdzīgu braucamo. Tikmēr Tokaho viltvārds internetā vaicāja pēc cigaretēm līdzīga priekšmeta. Likumsargi uzsver, ka šis šķietam neveiklais termins, ierocim līdzīgs priekšmets, lietots jau labu laiku. Policists, konstatējot noziedzīgu nodarījumu, redz priekšmetu, kas izskatās pēc ieroča. Diemžēl mēs nevaram uzreiz apgalvot, ka tas ir ierocis, kamēr to nav noteikusi ekspertīze. Jo sākotnēji tas var izskatīties pēc ieroča, taču var izrādīties pēc tam, ka tā ir mulāža vai tās ir, teiksim, šķiltavas, kas izskatās kā ierocis, vai tas ir šaušanai nederīgs ierocis, vai arī tas ir gāzes ierocis. Ja nu šīs te variācijas var būt ļoti daudz. Likumsargi atgādina, ka juridisko nianšu dēļ ikdienā lieto arī citus šķietam mulsinošus un literāri samulcītus terminus. Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu vai balta pulverveida viela, ja? Jo tajā mirklī, kad šis te priekšmets tiek konstatēts, nevar apgalvot, ka tas ir tas, ja? Tas arī, protams, ir nozīmīgi tālākā procesā jau uzrādot cilvēkam apsūdzību, ja? Par ko tad viņš tiek apsūdzēts, vai viņš ir pielietojis laupīšanā ieroci, vai tā ir vienkārši bijusi plasmas pistola. No tā atkarīgs arī tiesas sprieduma bargums, uzsver policijā. Pagaidām vēl aizvien nav zināms, vai Tokaho bija bruņots ar īstu darbojošos ieroci vai ierocim līdzīgu priekšmetu. Nereti ekspertīzēs tiek konstatēts, ka ir, teiksim, gāzes ierocis, kas ir pārtaisīts par kaujas ieroci, ja, nu tad īsti klasificēt viņu ir grūti, teiksim, pēc sākotnējā izskata. Jāpiemina, ka Ralfs Tokaho pamazām iegūst teju kaupēnam līdzīgu leģendas statusu. Ārstiem par lielu pārsteigumu šauto brūces plecā viņš pats bija veiksmīgi ārstējis izmantojot sūnas. Ievests slimnīcā, izrāvs no vēnām pievienoto sistēmu un prasīs uzsmēķēt. Braurīgais bēglis no slimnīcas nogādāts cietumā, kur gaida tiesu. Jānis Zvērsurs Bindars, TV3 ziņas. Valdība plāno aplikt ar dabas resursu nodokli, vides reklāmas, kā arī bukletes un avīzes, kuras iedzīvotāji atrod savās paskastītēs. Pašvaldību ministrija cer, ka tādējādi budžetā papildus izdosies iekasēt aptuveni 2 miljonus latu gadā. Tādi plāni izraisījuši poligrāfijas uzņēmumu neapmierinātību. Viņa norāda, ka ieviešot šādu nodokli, cietiešot izdevēju un bez darba palikšot tūkstošiem cilvēku. Vides un reģionālās attīstības ministrijā uzsver, ka zaļākas Latvijas vārdā ražotājiem ir jānāk ar savu pienesumu un jāuzņemas atbildība ne tikai par saražotās papīra produkcijas otrreizējo pārstrādi, bet arī par bezadresāta reklāmas materiālu apjoma samazināšanu un piesārņojuma novēršanu. Ministrijā vides reklāmas un bezadresāta reklāmas sūtījumus plāno aplikt ar dabas resursu nodokli. Nodokļu likme ir plānota 91 centīmus par kilogramu, jā, tātad šo drukātā materiālu, un attiecīgi, plānotais ieņēmuma apjoms ir gandrīz 2 miljoni latu nākamajā gadā. Tālākais ļoti atkarīgs no tā, cik saprātīgi un pārdomāt mēs šos te reklāmas izdevumus, jeb mēstules, kā viņus vēl sauc, izmantosim savā vidē un savā dzīvē. Tā dēvētie neadresētie reklāmas sūtījumi, jeb mēstules, jau ilgstoši kaitina daudzus iedzīvotājus. Ir bijuši skaļi konflikti, cilvēki pieprasījuši viņu paskastītes vairs nepiesārņot ar šādiem sūtījumiem. Taču daudzi ir tādi, kuri labprāt apskatās, kādas akcijas ir veikalos un kur preces var nopirkt lētāk. Poligrāfijas uzņēmuma asociācijas vadība uzsver, vides ministrijas plāni viņus pārsteidza nesagatavotus. Dabas resursu nodokļa sloks būšot liels trieciens viņu uzņēmēju darbībai. Cilvēki paliks bez darba. Nozarē uz doto mirkli aptuveni 3000 strādājušiem mēs lēšam, ka 500 darbinieki var palikt bez darba. Un tas nav tikai mūsu nozarē, kā jūs minējat, tas skars vairākas nozares. Tas skars arī tos, kas izplata šīs reklāmas. Tātad tie pasnieki. Tas skars jebkurā gadījumā arī jebkuras citas nozares, jo viņiem izmaksas pieaugs, tad arī viņiem būs par to jāmaksā. Vides ministrijā norāda, ka ir gatava meklēt kompromisus, esot jādomā par to, lai šīs iniciatīvas ieviešana neradītu nepamatotu administratīvu slogu uzņēmējiem un no tā neciestu eksportējošie uzņēmumi. Guntis Meisters, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas. Politiskajās aprindās jau jūtams vēlēšanu tuvums. Nākamgad pilnvaras beidzas gan Eiropas parlamenta, gan Saeimas deputātiem.
Un tas politiķiem nozīmē arī vairāku augstu un labi apmaksātu amatu atbrīvošanos, piemēram, Eiropas komisāru vietu. Kā Briseles amata pretendenti būtu jāizraugās un vai izvēle atstāt tikai premjera ziņā? Vienoti viedokļi par to nav. Vairāk stāsta Kristīna Žilde. Eiropas komisārs ir kas līdzīgs ministram, tikai visas savienības līmenī. Gribētāju uz labi atalgoto, bet atbildīgo amatu netrūkst. Tāpēc jau gadu pirms iepriekšējā komisāra termiņa beigām sākas strīds, kuram Latvijā pienāktos nosaukt nākamā kandidāta vārdu. Latvija savu komisāru līdz šim nominējusi 3 reizes, un visas reizes to darījis premjers. Pirmā Latvijas komisāra īsu brīdi vien nepilnu gadu bija Sandra Kalniete, bet kopš 2004. gada rudens 2 termiņos, vispirms kā enerģētikas, tagad kā attīstības komisārs, šo amatu ieņem Andris Piebalgs. Viņš paziņojas, ka 3. reizi kandidēt vairs nevēlas, tāpēc jāmeklē jauns kandidāts. Opozīcija izmanto brīdi, lai aizsākto praksi mainītu. Šajā situācijā tā piekoptā praksa iepriekš ir apšaubāma gan no juridiskā viedokļa, gan arī no ētiskā viedokļa, jo tā situācija, kad premjeras faktiski var nominēt pat pats sevi, neatbilst pat loģikai. Elksniņam piekrīt Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Ilona Jurševska. Viņa Saeimas prezidijam iesniegus likumprojektu, kas paredz, ka komisārus, līdzīgi kā citas augstas amatpersonas, būtu jāapstiprina Saeimai. Šāda praksa ir arī virknē citu dalību valstu. Savukārt Saskaņas centrs vērsies pie prezidenta, lai kandidātu nosauc viņš. Taču valsts vadītājs ar paziņojumiem nesteidzas. Šobrīd no Saeimas, proti no Saskaņas centra, ir izskanējis šis te rosinājums. Līdz ar to, mūsuprāt, būtu loģiski, ja arī Saeimā šī diskusija turpinātos. Ja tiks izteikta vēlēšanās no kāda politiskā spēka nākt pie prezidenta un runāt par šo tematu, tad, protams, tas viss ir iespējams. Jāsgap nākamo komisāru sauksies pēc tam, kad premjers publiski atzinis, ka neizslēdz Solvitas Āboltiņas kandidatūru. Būdama iesaistīta, viņa atsakās komentēt opozicionāru ierosinājumus, sakot, ka par tiem jālemj ekspertiem, tāpat izvairīgi izsakās arī par saviem nākotnes plāniem. Jūs būtu gatavi pieņemt šo izaicinājumu, ja jums piedāvā? Es vēlreiz varu atkārtot, ka tas nav šīs dienas kārtības jautājums ne valstī, ne man personīgi manā dienas kārtībā, jo es šobrīd ieņemu konkrētu amatu, man ir konkrētas atbildības gan par parlamentu darbību, gan arī par partiju vienotību. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks nākamā gada maijā, lai jau dažus mēnešus vēlāk jaunais parlaments apstiprinātu Eiropas komisijas priekšsēdētāju un viņa komandu. Jāņem vērā, ka nākamgad partijas pošas arī uz Saeimas vēlēšanām, kas nozīmē, ka gads aizritēs izteikti priekšvēlēšanu gaisotnē. Kristīna Žilde, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Rīgas centra rajona tiesa atteikusies skatīt kibernoziegumos apsūdzētām Denisa Čelauska advokātu pieteikumu, kurā prasīts Čelauski atbrīvot no apcietinājuma. Vairāk stāsta Dāvis Valdnieks. Tā kā Eiropas cilvēktiesība tiesa par Imants Hakeru dēvētā smagos kibernoziegumos apsūdzētā Denisa Čelauska izdošanu Amerikas Savienotajām valstīm pagaidām apturējusi, viņa advokāti jau augusta beigās lūdza Čelauskim piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu mainīt. Taču Rīgas centra rajona tiesa atteikusies advokātu pieteikumu skatīt pēc būtības, jo ASV vēl pirms Čelauska atrašanas Latvijā viņam piemērojuši šādu drošības līdzekli, un mūsu valsts to mainīt nevar. Tiesa nevar skatīt citas valsts tiesas piemēroto drošības līdzekli. Tas ir viens no argumentiem. Tā ir starptautiskā tiesiskā sadarbība un tā ir palīdzība starp valstīm. Čelauska advokāti par tiesas lēmumu ir sarūktināti. Tiesa ļoti šauri interpretē tiesību normas, kriminālprocesa likuma normas. Gal galā, paldies Dievam, pagaidām mēs nedzīvojam Amerikas Savienotās valstīs. Un tas nozīmē to, ka jāievēro Latvijas likumi. Tikko es šo lēmumu redzēšu, tā es arī domāju, ka esmu pārsūdzējuši tiesas priekšsēdētājiem. Denisam Čelauskim gan vēl ir iespēja tikt uz brīvām kājām. Latvijas likumdošana paredz, ka izdodamās personas apcietinājums nedrīkst pārsniegt 1 gadu. Čelauska gadījumā šis termiņš pienāks 4. decembrī. Latvijas ģenerāla prokuratūra jau apņēmusies lemt par apsūdzētā atbrīvošanu tādā gadījumā, ja Eiropas cilvēktiesību tiesa oficiāli paziņos, ka jautājumu par Čelauska izdošanu ASV skatīs tikai pēc decembra.